tā ideja jau bija ļoti, ļoti sen. Jau, man liekas, pirms mīta, kad es aizgāju, vai vienmēr jau augsties tā ideja par veģetāru. Pirms 11 gadiem bija veģetārā, tur 20 gadu vecumā. Un tajā laikā bija tā iedvesma, ka kafejnīca super, nenormāli, paši sava vieta, veģetārs ēdiens un visi tagad pastur skaistā idillē darbosies. Un pēc tam mītā, protams, redzēt, cik tas ir grūti, gan tiem, kas to dara, gan tiem, ka biznesa Latvijā nav kaut kas tā kā reāli biznesa, bet vienkārši nopelna savu algu ar ļoti, ļoti grūtu darbu, un uzņēmējs ir atšķirīgi no uzņēmēja un darbinieka. Tas, ka darbinieks čisti saņem algu, un viņš strādā 8 stundas dienā, jā, un tas, kas ir īpašnieks, viņš strādā 4 un saņem iespējams dažreiz necik algu vai mazāk, cik paliks pāri. Un tā ideja bija sen, bet viņa bija apaugusi ar realitāti, laikam, jau tā jāsaka. Un man arī bija posms, kad es īsti neko nezināju, ko darīt. Es biju pabeigusi studijas, es biju padzīvojusi Gruzijā, diezgan daudz ceļojusi, un tā kā man nebija tādas ļoti lielas degošas vēlmes, ko darīt. Un tas viens, kam es zināju pieķerties, un kas bija salīdzinoši idejiski saturīgs, bija šī ideja par kafejnīcu. Un es domāju, ka vajag vegānisku, ka Gruzijā jau sen tas viss notiek, un ka tā sabiedrība Latvijā drusciņi nav baigi naska uz varbūt jauninājumiem. Man liekas, ka cilvēki ir ļoti izglītoti un zina un ātri pārņem tendences, bet kaut kādā sabiedrības kopējā līmenī man liekas, ka tas nenotiek tik ātri un vajag būt kādam impulsam, lai būtu kaut kāds kodols un tas viss apaugtu. Un tad es nezināju, ko darīt. Es domāju, viss jātais labāk ir izdarīt un pēc tam domāt. Un tad es vienkārši to darīju. Un tā kā pēkšņi arī uzradās līdz ar to telpas, lai gan telpas biju skatījusies jau gadiem. Pēkšņi uzradās tā kā piemērots un varbūt tas brīdis sakrit un principā es atrauju to vietu vaļā 2 nedēļās. Jo es pat varēju strādāt, bārā man arī bija cilvēks. Un līdz ar to, tāpēc varbūt tagad ir nedaudz grūtāk, ir vairāk jāiegulda un jāmēģina kaut kā interjers un viss sataisīt, gan arī iekšā sakārtot, bet principā man liekas, kā es sataisīju vaļā, atbildi bija ideja un bija rīcība un labāk ir tiešām darīt, jo tas ir vienīgais veids, kā noskaidrot kaut kādu domu, kas maļas pa galvu, jo ar domām to nevar izdomāt, tikai ir jārīkojas.